Rapls viņam blakus. Toro Barrea. Pirmais uzbrukums. Rapla vienībai pēc izcīnītās bumbas. Saspēle perimetrā neveidojas, krīt. Tur Rapls spēlētājs, pustāls metiens, tas nav sekmīgs. Atlikusī bumba pie mainiekiem. Gulbs šāva no tālās distants un pirmais gross ir gūts arī šajā spēlē. Nu, Gulbim nav divreiz jāsaka. Viņš uzbruk grozam bez liekām problēmām. Āķa metiens nav tas sekmīgs. Nevērfam vēl viena iespēja pāriet uzbrukumā. Sastāv perimetrā Blūms. Šoreiz nav sekmīgs tā metienā. Bet vēl viena iespēja. Muguru pret grozu arī nedaudz par īsu. Šis metiens Toro Barēs izpildījumā. Rapls komanda pagaidām nedemonstrē tādu īpašu dinamismu. Tādu pasīvu darbību ar tāmtienu palīdzību. Mēģina veidot savus uzbrukums tie neskmīgi. Nu, šeit pat 3 mētiens vienā uzbrukumā izdarīja. Bet arī ar atkārtotām iespējām bumba nāk arī grozā. Gulbs vēlreiz no tās pašas vietas un otro reizi ir precīzs. 6-0 uz rezultātu tablo, pateicoties 2 Gulbi precīziem metieniem. Pāsoja diriģē savas komandas saspēli. Nīts piespēlē tālāk, tāmetiens un šoreiz gan izdodas realizēt savu iespēju Kārmo Kilkam. Gulbs saspēlēs ar Paips. Paips diriģē Vēfiņa saspēli. Pagaidām nerodas īsti iespējas, bet kavē tur Gulbu. Pāsoja saņemot arī piezīmi. Pagaidām rezultātu komandas gūst no tālās distances. Gulbi tālmetieni vienā epizodē, otrā epizodē. Gulbis ir precīzs. Toro Barēja aizsag, tiek līdz groza apakšai Lotīs un 2 viegli punkti Vēfiņam. 3 minūtes gan jau nospēlēts pirmajā ceturdaļā. Rapls atbild, Paips, tālāk atpakaļ Hunteram, Hunters komandas biedram un tāmetiens nav sekmīgs. Kilks nesen trāpījis, mēģināja vēlreiz laimi no tālas distances, nav sekmīgs. Blūms ar Gulbu veido saspēli. Gulbs ar muguru pret grozu. Augumā ražinākais Polps ar viņu. Un precīzs tāmetiens. Īstajā brīdī atverās Lotīs. 3 punkti grozā. Labs izrāviens padavies Vēfrīga vienībai. 11-3 kļūs rezultāts. Rapla Gulbs nepieiet klāt, bet nesekmīgi met Pāsoja. Gulbis trešo reizi nemet no distances, kur 2 reiz jau bijis precīzs. To gaidīja arī Raplas spēlētāji. Veiksmīgi izmantot caurgājiens un 8. punkts Gulbim, kas liek pieprasīt minūtes pārtraukumu Bretam Nomam.
Gulbis pirmo 4 minūšu vadošais spēlētājs laukumā. Gulbis 8 punktus, vēl 5 pievienojas Lotīs. Un tas ļāvis ar 13-3 izrāvienu šo spēli sākt VF Rīga basketbolistiem. Lotī arī savos ekrānos, kā minēja, viņš bija rezultatīvākais arī abu komandu iepriekšējā duelī. Gūstot 17 punktus. Raplis rindās iepriekšējā spēlē 16 punktus gūs Ovrats Tomičs. Viņš pieteikts spēlē vēl nav devies laukumā. Ciešam, puslīdz ciešam presingam gatavojās Lotīs. Gulbis tik aktīvi negrasījās sekt nītu. Hunter saspēle un noteikuma pārkāpums fiksēts pret Pāsoju, un Pāsoju varēs stāties uz sodu metienu līnijas, lai mēģinātu tikt pie saviem pirmajiem punktiem. Mārtiņš Pāsoja 2021. gada sezonā mēģināja veiksmi Spānijas pēc spēka otrajā līgā, bet maz nospēlēja, atgriezās Raplā, pagājušo sezonu izlaida, bet pavasarī maijā spēlēja diezgan eksotiskā vietā, Venecuēlas čempionātā. Tur spēja dot komandai pienesumu, ties 9. vietā viņa pārstāvotā komanda palika. Tas bija kā tāda laba ieskriešanās, lai varētu šo sezonu gan sekmīgi aizvadīt Raplas rindās. Vidēji te 28 spēlētās minūtēs 13,7 gūti punkti. Arī iepriekšējā spēlē aizpildīja visas Ailīts pret VF 16 punkti, 5 atlaišos bumbas, 6 rezultātus 15 un 7 pārtars bumbas. Paskatoties iepriekšējās spēles labākos momentus, ļoti daudz ātrējos pretbrukumos komandas punktus pēc pārtartām piespēlēm jau minēja. Arī Lotiem 5 pārtars bumbas, kas arī VF-am deva vieglos punktus. Precīzi sodu metienu Raplai. Izdodas nedaudz pietuvoties. Paips saspēlēs Lotī tālāk Blūmam. Aizsagu saņem, spēlē ar muguru pret grozu, aizstumj prom Tomičs, kurš devies laukumā. Un 2 punkti Vēfiņām, tuvojoties pirmās ceturdaļas vidum. Hunters saņem bumbu atpakaļ, izskatās par metienu, tā metiens un noteikuma pārkāpums. Fiksēts metienā. Paips gan neapmierināts ar tiesneša lēmumu, bet ielec tur piezemēšanās zonā. Tā teikt Paips, tas ir noteikuma pārkāpums. Tādējādi 3 sodu metieni Nītam, kuram līdz šim 2 punkti. Realizē viņš iepriekšējos 2 sodu metienus, tagad gan pirmais lido grozam secen, otrais precīzs. Visam, lai izdosies arī trešo trāpīt. Tas arī notiek. Rezultāts starpības atbilst līdz 7 punktiem. Hunters ciešāk nedarboties aizsardzībā pret Lotiju. Pagaidām bez maiņām spēlē Rīga basketbolisti. Saņem ļoti labu Lotiju un Toro Borēs saspēle. Vēl 2 viegli punkti. Groza apakšā. Pagaidām vismaz uzbrukumā viss iet no rokas. Rīga basketbolistiem vēl viens neskanīgs tāmetiens. Iesiem paspēt tur
aizskriet atpakaļ pēc nerealizētā tāmtiena rūts. Lotīs iespēlē Barējā un 2 sodu metieni būs arī Toro jāizpild. Atkārtojumā atstāja bumbu Toro iepriekšējā epizodē. Arī tagad izspēle uz savu spēka uzbrucēju, kurš pilda arī centra spēlētāja funkcijas VF Rīga komandā. 2 sodu metieni VF Rīga basketbolistiem. Sekmīgs Toro Barējā savā pirmajā mēģinājumā. Otrais gan krīt grozā. Pastamies statistiku vidēji 3,7 sodu metienu spēlē izpild. 67% precizitāte nav tā pati augstākā. Tā kā 1 no 2 nav arī sliktākais rādītājs. Hunters spēr soli atpakaļ, bet nerealizē tāmtienu. Lotīs atkal mēģina izspēli ar Barējā. Šoreiz gan pats dodās uz grozu un veiksmīgu manevru iekaro pretinieku grozu. 20. punkts VF Rīga vienībai. Kārtīgi rezultatīvi izdevies sākt. Beidzot arī spēlētāji maiņa VF Rīga rindās. Un šeit Hunters saņem noteikumu pārkāpumu uzbrukumā pagrūdiņš pie Blūmu. Uz to arī norāda maču tiesnesis. Laukumā devies Pēters Pīnis. Mainīs viņš Māru Gulbu. Un arī ar pirmo numuru Rodrigo Būmēsters devies laukumā. Kā minēja, soliņš gan īs abām komandām, līdz ar to tos vadošos piecinieks spēlētājus droši vien vairāk redzēsim šeit. Pīnis nospēlē mazliet neveiklu. Nenorientējās tik veiksmīgi, kā to pirms tam darīja Toro Barējā. Un šī saspēle neved vēlamo rezultātu. Tomičs. Tālāk saspēle, tāmetiens un sekmīgi uzbruk Ukraiņu spēlētājs Ševčenko. Ir devies laukumā uz maiņu. Arī viņš gan produktīvi nospēlēja abu komandu iepriekšējā tikšanās reizē. Gūstot 15 punktus un izcīnot 6 atlaišos bumbas. Ar Būmēsters atrast grozu apakšā. Arī viegli punkti viņam. Pagaidām neskaita Gulbu tāmtiens. Diezgan brīvi punktu groza apakšā spēja savākt VF Rīga basketbols. Šeit Pīnim noteikumu pārkāpums pret Polpu. Arī Polps atzīmējās ar 2 gūtiem punktiem un vēl varēs stāties uz soda metienu līnijas. Šie viņam pirmie punkti, iepriekšējos 2 metienus nerealizēja. Bumbas izcīnījis Polps līdz šim. Tad iespēja pievienot vēl vienu punktu savam rēķinam. To arī izdara. Var doties atpakaļ spēlēt aizsardzībā. Būmēsters uzņems uzbrukumu veidošanu, kad nomainīts ir gan Paips, gan Lotīs. Blūms no tālās distances ir precīzs. Blūms nerealizē savu pirmo tāmetienu, otrajā ir sekmīgs. Atgādināšu iepriekšējā komandu tikšanās reizē 3 tāmetiens realizē Blūms. Šeit Pīnis bloķē
efektīvi metieni, bet šeit Blūms ir tas, kurams noteikti pārkāpums ir fiksēts. Un tas nozīmē, ka Pops īsā laikā varēs vēlreiz izpausties no soda metiena līnijas. Diezgan vājas soda metienu precizitāte, tikai 43,1%, izpildot vidēji 4 soda metienus spēlē. Šodien gan ar soda metienu realizāciju šim basketbolistam īpaši problēma nav. Pārstāvējis Los Angeles Lakers vienība vasaras līgā, tāpat tās arī spēlējis G-līgā un arī savus talants piedāvājis komandām Grieķijā, Vācijā. Šo sezonu sāka Portugālē, bet pēc 2 spēlēm jau devās prom un pārstāv Rāples vienību. Pusotru minūti jāatlicis spēlēt pirmajā ceturdaļā, 10 punktu pārsvars Frīga vienībai, 2-3 zonas aizsardzību piedāvā gailīši trenētie basketbolisti un izdodās piespiest pretinieks kļūdīties. Bet Putāns devies laukumā, būvmēstars iespēlē Pīnim, kurš tur prasa bumbu un Pops bez ceremonijām pārkāpja noteikums. Pirmos punktus būs iespēja gūt arī Pēterim Pīnim šajā spēlē. 15 minūtes Pīnis pavada laukumā šajā sezonā. Izpildu vidēji mazāk par 2 soda metieniem spēlē. 67,9% precizitāte. Pirmais mēģinājums šajā cīņā nav sekmīgs. Otrais gan krīt grozā. Papildinoši savas komandas bagāžu sākoties pēdējai minūtei pirmajā ceturdaļā. Pops saspēlēs perimetrā Rāples basketbolisti, iespēle groza apakšā un neizdodas uzreiz gūt punktus, bet Pops izmanto to, ka Pīnis nedaudz koncentrējās uz blakus spēlētāju, tiek pie atlākšās bumbas un ieraida to grozā. Blūms ir bumba, Putāns pilnīgi brīvs, Blūms neredz, pats izšķirās par metienu un ir sekmīgs. Varēja droši izspēlēt arī Putānam šo bumbu. Putāns zināms, ka gan labs talantiem izpildītājs, vismaz Latvijas līmenim, nevelti arī pēc Latvijas universitātes komandā pavadītām sezonām, tad pievienojas Frīga un šeit līdz ar beigu signālu Pops vēl papildina savu punktu bagāžu un pirmā ceturdaļa ar to arī ir noslēgusies un neliels pārtraukums un atgriezīsimies otrajā ceturdaļā. Darbībām ierāvās uz groza apakšu un spēja būt rezultatīvi. Pagaidām Gulbis gan paliek ar 8 punktiem rezultīvākais Rīga rindās. Rāples vienībā 8 punkti Popam, kurš principā pēdējās 3 minūtēs pirmajā ceturdaļā savus punktiņus savāca. Mēs tam pirmajā uznācienā pirms nomainīšanas palika tukšā. Tikmēr otrs Rāples, viens no līderiem Hunters, gan atstāts 13 numuru spēlējušais bez punktiem. Tagad izdodas pārsvērt. Veiksmīgs reids uz grozu. Sadilst rezultātu starpību. Gulbis spiežās ar muguru pret grozu un ar sevērto roku. Šoreiz tāds pusaiķmētiens nav sekmīgs, pārkāpja laicīgi noteikums pret Nītu. Galvenais treneris
aicina tiesnešus pieņemt lēmumu par nesportisko piezīmi, bet parasts sots fiksēts. Būs jāievad bumba atpakaļ spēlē no Sāna līnijas. Būmestram, ja šis noteikuma pārkāpums fiksēts. Atgriezies laukumā Paips. Dot viņam tik pāris minūšu atalpu. Mētiens no distances nav sekmīgs un te 2 punkti ar sodu. Izdodās Oldemiram Ševčenko. Punkts ļoti parocīgi viņam atleca bumba, kamēr Pīnis cīnījās ar Maleku Polpu. Kamēr Ševčenko bija atstāts te brīvs groz apakšā un vēl viens punkts pievienots Ukraiņu basketbolistam. Sadilus rezultāts starpība līdz 4 punktiem. Labs izrāviens Rāplai. Paips Putānam, Putāns tālāk Gulbim. Gulbis izmet Putānam stūru un bloķē tur viņa mētienu. Polps, bet Putāns atspēlējās un pārtver šo piespēli. Ātri pārēj, tāmetiens precīzi. Paips juniors gūst savus pirmos punktus šajā spēlē. Notveic un mētiens, un tikai šis bija. Uzreiz Rāpls atbild. Ļoti akrobātisks mētiens. Nesasniedz savu mērķi. Būmeisters Paipsam. Paips Gulbis ieņem pozīciju. Atkal gatavs spēlēt ar muguru pret grozu. Tur noteikuma pārkāpums un šeit varētu būt nesportiskā piezīme Mārim Gulbim ar Alkoni. Viņš vienkārši iesit pretiniekam, kurš pārāk tuvu viņam tā, piegāja klāt, pārsvarot neatlaidīgs, mēģināja paņemt bumbu un Gulbis deva triecienu. Tagad aktīvi diskutē gan ar maču tiesnešiem, gan Mārtiņu Pāsvai, kurš mēģina nomierināt. Gauns netur, acīm redzot, ļaunprāt saprotot šo situāciju. Pāsvajam fiksēts šis pārkāpums. Bet tagad Gulbi sitiens tiks izskatīts video atkārtojumā. Jautājums kādu lēmumu pieņems. Manuprāt, tā ir nesportiska piezīme. Pēc Svilpas vēl veikt šis sitiens ar Alkoni. Protams, ka nedaudz uzvilcies Rīga komandas kapteinis spēli. Pēdējās minūtēs pārgājusi iniciatīvu Igauņu pusē. Tiesneši mēģina novērtēt, vai Gulbi Alkonis par sasniedz Pāsvai. Daļa teatrafāts nāca vēl klāt. Pirmie asumi, tā varam teikt, Daugavpils Olimpiskajā centrā. Tieši tā kā arī es paredzēju, Gulbi nesportisks pārkāpums.
nu, trāpīja vai netrāpīja, tas nav būtiski. Galvenais ir, ka šī kustība ar Elkoni nevelt jau daudzus gadus. Ir izcīnot atlikušo bumbu. Nevar kā Kaspars Kambols labākajos laikos ar izliktiem Elkoņiem iet pa priekšu. Tomēr jāsavaldās un nevar ar Elkoņiem iet pretspēlētājiem sejā. Tie ir nekods pārkāpumi, bet neizmanto Pāsoja līdz galam šo iespēju. Bumbu gan Rīga basketbols par šo epizodu ir zaudējuši. Hunters gatavs veidot savas komandas sastāvu, kas īsti neveidojās. Atliek driblēties uz vietas, jo pārējie komandas biedri vienkārši atstāja viņu novārtā, bet Hunters ir gan augstcienīgs un realizē tālmetienu. Brīdī, kad komandas biedri vienkārši stāvēja un skatījās, kas tagad notiks. Paips atbilde, nav sekmīgs šis metiens, un šobrīd sauguma pārsvars šķiet ir Raplas komandai, un tas ļaus labāk cīnīties zem groza. Šeit labi uztais sienu apkārt Raplas spēlētājiem. Vēfieši un šo bumbu pārtver, tiesa ātrā pārēja. Noslēdzas ar vēl neskmīgu tāmetienu. Atbilde arī no Raplas, bumba nekrīt grozā. Skrien un met basketbols pēdējās minūtes laikā. Lotīs Paipsam, Paips tālāk Toro Barējam. Barēja piebremzē šo spēles tempu, mēģina tur ar Tomiču cīnīties. Būvmeistars labākais cīņā par atlikušo bumbu un ieraida to grozā. 4. punkts bija būvmeistaram. Abas savas iespējas tieši grozu tūmu viņš ir izmantojis. Hunters. Un Lotīs viņu atbruņo. Šeit fiksēta spēle ar kāju. Gan kā piebremzēt šo uzbrukumu. 33. numurs. Marks Rūts. Dodas uz mājiņu laukumā. F Rīga rindās pirmo reizi Dēvo Butīrins. 10. numuru. Devies laukumā. Lotīs saņem bumbu stūri. Nerealizē tāmetienu, bet Toro Barēja ieņēmis labu pozīciju. Izcīnāt lāk šo bumbu. Un 2 punkti. Viņa kontā. 7. punkts, tas Barējā. Cīnīs viņš arī 6 atlikušos bumbas, no kurām 2 uzbrukumā. Daudz ciešāk. Mēģina sekt Rīga basketbols savus pretniekus jau otrā laukuma pusē. Hunters atkal pie bumbas. Un nesaprotās tur Rūts ar Tomiču. Kļūda. Rāpla vienīgai, tās 7. komandai. Viņam pagaidām 3 kļūdas šajā spēlē. Lotīs tomēr Toro Barējā īsti nevar norentēties, kam īsti likt aizsaka. Butīrins. Pārāk ilgi Butīrins gaidīja, ko darīs garais spēlētājs. Pretī Tomičs tā novērtēja situāciju, bet Butīrins uzbrukot uzreiz noteikti varēja tikt pie labākas iespējas. Pretī 3 punkti Rūta izpildījumā un minūtes pārtraukums Rīga komandai.
Mums ar basketbolu ir daudz līdzību. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Neiztikt arī bez drošības. Kurš to spēj sniegt labāk? Latvijas Basketbola Savienību atbalsta Aizdevums LV. Redzam Jāni Gailīti savos ekrānos. 5 minūtes spēlētas otrajā ceturdaļā. Protams, ar šo ceturdaļu nevar viņš būt līdz galam apmierināts. Vedām ar 5 punktu deficītu. Rīga šo ceturdaļu aizvada. Rīga kasē meitenes. Priecē sanākušos līdztais. Oficiālā statistika rāda 400 cilvēku apmeklē šo spēli. Pēdējā laikā daudz tiek runāts par šiem apmeklējumu skaitļiem Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlēs. Par to paldies Andrejam Siliņam. Bet, izskatās gan pilni. Tribīni, gan daudz interesanti. Šeit Daugavpilī, ir parasti. Vismaz Rīgas kontekstā mēs priecājamies par to, ka Prometē mums atved Eiropas kausa. Labi, Eiropas kausa līmeņa spēles. Tāpatās arī pirmo reizi risinājās labi Eirolīgas mačs Rīgā. Tad VFS atved uz Daugavpili. Augstākas raudas basketbolu, kas šeit nav ierasta prakse. Vairāk Daugavpili asociējam uz sieviešu basketbolu nekā vīriešu. Paups no tālās distances nav sekmīgs, atgriezies laukumā pēc atpūtas. Paits mēģina individuāli spēlēt. Pagaidām nerodas risinājumu. Gulbis atkal tiek pieturēts. Gribētos teikt, ka pieredzējušais latviešu basketbolists mēģina palīst pretiniekam zem ādas. Bet, pareizi Jānis Gailīts viņu nomaina, lai nedaudz atpūšās un sakārtot būt galvu. Blūms atgriezies laukumā viņa vietā. Blūmam 5 punkti līdz šim šajā cīņā. Tagad viņš ir bumbu pretinieku ielenks. Toro Barējā atspēlē Butīrinam un Butīrins šoreiz savu iespēju izmanto. Arī varbūt tāda lēnīga darbība groza apakšā, bet galvenais, ka bumba nekrīt grozā. Pagaidām krīt Butīrins. Kanters iznāk pretī pēc bumbas. Mēģina sāsināt. Tagad izmet ārā Polpam rūts. Polps mētnē to vieglāko mētienu no pustālas distances atlēcienā. Tas nav sekmīgs. Paips jau ātrā pārējā un nekas cits neatliek. Kā pārkāpt pret viņu noteikumus Kilts. Bez ceremonijām. Notriec Paipu. Arī Kilku savos ekrānos 3 punkti. Viņam realizēs vienu no 3 tāmtieniem. Rezultīvi piespēja. Bumba atpakaļ spēlē. Lotīs uz groza apakšu un noteikums pārkāpja Tomičs. Minēja, ka Tomičs bija rezultīvākais abu komandu iepriekšējā tikšanās reizē ar 16 punktiem. Arī 9 atlēkšās bumbas. Šajā spēlē viņi izdevies iegrožot. Punkts vēl nav guvis. 2 bumbas gan izcīnījis. Lotīs tikmēr precīzi no sodmetiem līnijas. Gūs 38 punktu komandai 8 pats. Sodmetieni viņam šie pirmie spēlē, abas arī realizē. Latvijam ar sodmetieniem arī gājis kā gājis, 63,5% precizitāti, bet daudz spēlē arī viņš neizpilda. Tomičs tagad Toro Barējā.
Pagriezienu met, tur kreiso roku nav sekmīgs un nevarēja vēl vienāklāks bumba. Pats pārvada bumbu pāri laukumam. Lotī saspēle ar Barējā un Barējā vēl 2 viegli punkti. Nu, ļoti labi šajā spēlē strādā Lotī un Toro Barējā sadarbības. Tiešām prieks skatīties, kā Vēfiņš krāja vieglus punktus pēc šīm izspēlēm. Minūtes pārtraukums. Izdevies 10 punktu pārsvaru. Atjaunot Vēfrīga basketbolistiem labs nogrieznis pēc iepriekšējā minūtes pārtraukuma, ko bija spiests ņemt Jānis Gailīts. Vainīgi 1 punktu priekšā arī šīs ceturdaļas ieskaitē. Lotī savos ekrānos dalīt rezultīvākais ar savu biedru Toro Barējā, kuram atdevis jau vismaz 3 rezultīvas piespēles noteikti. Zonas aizsardzību piedāvā Vēfrīga pēc šī pārtraukuma. Pagalvam nesaknieks šis mētiens Kielka izpildījumā. Lotīs Barējā izspēles vēl vienu Pikenos sadarbību. Tagad pats dodās uz grozu un izprovocē pretiniekus noteikumu pārkāpumu, lai stātos uz sodu metienu līnijas. Pārunā šo epizodu Nīca ir tiesnes Kāņi. Lai saprast, par ko tad šis noteikumu pārkāpums ir fiksēts, protams. Toro Barējā spēcīgāks augumā, ražināks basketbolists. Viegli viņu groza apakšā nosaka. Pirmais soļmetiens precīzs. 2 minūtes vēl jāspēlē otrajā ceturdaļā. Un Vēfrīga basketbolistiem izdevies palielināt rezultātu. Šoreiz pārvad bumbu pāri ar vienu piespēli un Lotī sacīgs nolas šo spēles epizodi un ieliek no augšas. 2 punkti Lotiem. Viņš līdz ar to pievienojas Toro Barējā. Tie 2 spēlētāji, kuriem vienīgiem līdz šim ir izdevies pārsniegt 10 gūto punktu robežu. Tagad to pašu varēs izdarīt arī otrā komandā spēlējošais Mācis Javiers Pops, kuram 2 soda metieni priekšā. Ierāvās labi otrajā tempā Pops un tikai ar noteikumu pārkāpumu viņu varēja apturēt. Netrāpa šo sodu metienu Pops. To 2 no 4 trāpījis līdz šim. Citajā mēģinājumā gan sekmīgs Pops, vēl projām neviens no Raplas spēlētājiem līdz ar to nav sasniedzis 10 gūto punktu robežu. Paips Blūmam, Blūms pamāna, bet aizsargs neiekrīt. Tagad
Bīns pret diviem pretspēlētājiem un spēja ieraidīt bumbu grozā veferīgi centra spēlētājs. Klāsoja. Tas nemanāms bijis kādu laiku kopš saķeršanās ar Gulbi. 4 punktus līdz šim. Netūri tik produktīvs bijis šajā spēlē kā iepriekš Blūma brīvs tālmetiens, un tas ir sekmīgs. Blūms ne trešo reizi. Šķiet otro reizi precīzi no tālās distances, 2-4 viņam tālmetienos pretī atbildi nesako. Iespējams pēdējā uzbrukumā Paips ved savu komandu. 16 punktu pārsvars. Arī var vilkt paralēls ar iepriekšējo spēli, arī tur pēc puslaika bija plus 16 Rīga. Gan kļūdās mājnieki un uzdāvina vēl 2 vieglus punktus pretiniekiem, vēl 7 sekundes paliek Putāns. Neredz viņš Pīni, kurš ieņems vietu. Slikti lēma Putānam šajās pēdējās sekundēs puslaikā. Vai nu kā, referīgi saglabā vadību 50-36 rezultātu tablo. Un dodamiets nelielā atpūtas zonas. Hunters gatavs atsākt spēli, neizdodas pārtvert Gulbu šo bumbu, uzreiz rodas pārsvars groza apakšā viesiem un Pops pirmais no Raplas spēlētājiem, kurš pārsniedz 10 gūto punktu atzīmi. Pirmajā puslaikā viņš bija rezultīvākais savā komandā ar 9 gūtiem punktiem un 6 atlikušiem bumbām. Tagad 11 punkti, tikmēr referīgi rindās Altīs un Toro Barējā. Katram pa 11 punktiem, Barējā arī 10 atlikušās bumbas, Altiem 5 rezultīvas piespēles, no kurām daļa tieši Barējā. Varējām baudīt abu spēlētāju šīs sadarbības. Šeit pakāpums uzbrukumā fiksēts Rapla vienībā. Rīga jau var doties savā uzbrukumā. Pērnā gada izskaņā piedzīvoja zaudējumu Rīgas Zeļiem, bet tad izcīnīja 11 uzvaras pēc kārtas. Pirms nedēļas sanāca zaudējums. Regulārās sezonas uzvarētāja Talents Kramo. 76-82, pirmā ceturtdaļa īpaši neveiksmīgi nebija referīga vienībai. Pēc tam izdevās atgriezties uz uzvaru taks, pārspējot Ogri, kur gan izšķirošais pārsvars tika iegūts 4. ceturtdaļā. Un jāpalabo arī sevi, ka viss tomēr turnīra tabulā nav tik vienkārši, kā man sākotnēji varēja likties. Referīgi vēl ir iespēja pakāpties uz otro pozīciju turnīra tabulā, uzvarot šodienas spēlē un cerot, ka Prometei atzīs pēdējā spēlē labos Talta pārākumu, un tādā gadījumā Prometei iegriezīs šī situācija, kad nedavās viņu uz spēli Igaunijā, par ko saņēma tehnisko zaudējumu un 0 punktus turnīra tabulā. Tādā situācijā abām komandām būs vienādi gūtie punkti un savstarpējās cīņās labāk gūto zaudēto punktu attiecība ir tieši Rīga basketbolistiem. Tā ka Rīga noteikti vēl var pakāpties turnīra tabulā, protams. Prometejs diez vai ar tikpat vieglu pieeju spēlēs pēdējo spēli, zinot, ka tur arī kaut kas izšķirās. Ar citu doļu. Gan ir jau
zinām. Barē. Sekmīgs no soda metiena līnijas. 52. punkts Rīga vienībai. Kanters bumbu uzbrukumā. Viņa Blūms atkāpies nedaudz tālāk. Samainās uz brīdi ar Barē aizsardzībā, bet veiksmīgi Norte aizsardzībā var teikt tātā, bet Lotija. Tomēr pārkāpums ir fiksēts. Tā trešā piezīme. Izspēle, kur iesēžās Lotijas. Pops saņem apakšā. Vērts spēlētāju ielankumā neizdodas gūt punkts Nītam. Šī ir pēdējā spēle, kā regulārā sezonā tā pret Latvijas-Igaunijas līgā. 10. vieta turnīra tabulā viņa izslēgšanas spēles šogad nebūs. Būs jākoncentrējas Igaunijas līgas izslēgšanas spēlēm. Tas gan vēl priekšā. Gribas liek aizsaga Lotijam. Spiežās uz groza apakšbumbu, nesaņem Lotijas pēdējā sekundē izdara metienu. Bet Barē labāks cīņā protāk šo bumbu un Paips noslēdz atkārtoto iespēju ar sekmīgu tāmetienu. Puls 14. VF Rīga vienībai. Rapla pirmajā apvienotās līgas sezonā aizspēlējā pēc ceturtdaļfināla, kā reiz spēlēja tieši pret VF Rīga vienību un atzina Rīdznieku pārākumu izstājoties otrajā sezonā. Aizspēlējās līdz bronzas finālu, kurš zaudēja Ogrei. Tā visu sezonu Covid pandēmijas laikā. Trešā sezonā palika 9. vietā. Un izslēgšanas spēlēs tā arī neiekļuva. Un tur uzvars tiesa šķīra Raplas vienību no izslēgšanas spēlēm. Pērn, kā jau minēja, arī zaudējums ceturtdaļfinālā pret VF Rīga. Un precīzi tāmetiens padodas Nītam. Tas viņam pirmais sekmīgais metiens no distances. Un arī viņš tādējādi pārkāps 10 gūto punktu robežai. 11. punkts viņam. Lotija un Barējs saspēle. Šoreiz labi Norte Raplas komanda aizsardzībā, bet Barējā pamana Paips laukums stūrī, kurš gan nespēja realizēt tāmetienu. Sekmīgi darbība aizsardzībā un pāsoja. Nespēja realizēt savu iespēju. Šim 20 spēlētās minūtēs viņam 4 punkti, 4 rezultīvas piespēles, 2 atklākšās bumbas, 1 pārtverta bumba. Kā pierakstījies galvenajos statistikas rādītājos. Bet noteikti ne tik daudz minūtes pārtraukums. Lēmums. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Meitenes noslēdz savu priekšnesumu par priekšu nākušiem līdzutējiem, bet Rapla basketbolisti meklē veidus, kā atspēlēties. Un šobrīd
11 punktu deficīts. Subtilitas Rāplu vienībai. Nedaudz izdevies 3 punktus priekšā šajā ceturdaļā. Viesi no Igaunijas ir, bet arī otro ceturdaļu labāk sāk Rāplu, bet spēja VF Rīga basketbols pārņemt iniciatīvu un palielināt arī savu pārsvaru. Tomičs mēģina rauties groza apakšā. Pirmojas iznāciens viņam trešajā ceturdaļā. Nesaknīgs šis Rāpls uzbrukums. Paips tiek galā pretspēlētājiem un tikai noteikumu pārkāpumu izdodas apturēt. 6 punkti. 2 no 7 metieniem no spēles izdevies Paipam trāpīt. Tālmetienu. Tagad pirmo reizi arī stājies uz sodmetienu līnijas. Par īsu. Pirmais sodmetiens. Starp citu 93,8% sodmetienu precizitāti Paipam. Tā kā viens no rētajiem metieniem šo sezonu garām grozam. Otrais pārliecinoši sasniedz savu mērķi. Uzreiz gatavs arī ciešākai aizsardzībai. Tādējādi piebremzējot Rāpls komandas uzbrukumu. Tālmetiens sekmīgs tālmetiens Ukrainim Šurčenko. Dodas arī viņam papildināt savu punktu bagāžu. Jādināšu, ka iepriekšējā komanda tikšanās reizē viņam 15 gūti punkti, bet caurmērā viņš gūst 10,9 punktus spēlē. Blūmam sarežģīts mētiens pēdējā sekundē. No Pīnas pacīnās par bumbu un dara to sekmīgi. No Nīta. Bumba atstāja laukumu. Tādā brīdī tad Pīnas šķiet uzdriblēja Nītam uz kājas. Iespēja. Rīgas basketbolistiem būmestars nesaņem bumbu. Pīnas mācot garu augumu. Sadarbība ar Paipu. Būmeistars nešķirās par tāmtienu. Būmeistaram noteikti tāmtiens nav tā stiprākā puse. Neizdodas to varēja nokontrolēt. Bumbu groza apakšā. Tā lidot tālu laukumā, bet Igauņu basketbolisti tā atstājas laukumu, līdz ar to vēl 14 sekundes. Uzbrukuma iespēja VF Rīga basketbolistiem. 14 minūtes. Tāpēc spēle trešajā ceturdaļā. Vilson Māna, viņi provocēt uz sodu. Centieni nav sekmīgi. Vēl piezīme norma jau viesiem. Pārsvarā atgriežās laukumā. Komandas kapteinis. Tomiču. Iespējams nodod arī treneru vēstījumu par šī uzbrukuma attīstību. Tomičs imitē aizsegu, pats raujās uz iekšu, bet Hunters nokārto šo uzbrukumu līdz galam. Erikam Hunteram šī ir pirmā profesionālā sezona. Purdue un Butlers universitātēs spēlēs. Pēdējā sezona Butlers universitātē gan sekmīgi individuāli, bet ne komandai. Bet pirms tam rezervistu lomu pildīja Purdue universitātē. Spēlēs kopā ar Detroits Pistons, vienu no līderiem Jadeni Ivey. Tur maksimums, ko izdevās sasniegt NCAA čempionātā, trakumā 3. kārta. Tāds ieraksts Erika Huntera studentu basketbola karjerā.
profesionālajā līmenī. Mēģina droši vien pacelt savas akcijas Igaunijā. Visi Igaunijas līgā un, kas zina, varbūt ar laiku. Arī Hunter redzēsim spēlēm arī augstākā līmenī, droši vien Eiropā. Bet nu to jau laiks rādīs. Tomičs pēdējās sekundes dodās uz groza un atrod kontaktu. Un vēl ieraida bumbu ar grozā. 2 punkti. Kādiem spēlētājiem Bosnijas. Tas nomainīts. 4 punkti būvmeistaram. 3 aizlūkļus piespējas 2 atlēkšās bumbas līdz šim. Ar Tomičam iespēju vēl sadeldēt deficītu. Izmanto viņš šo iespēju, bet labi pacīnās par atlēkšo bumbu. Rapls spēlētājs šeit neizmanto savu iespēju. Blūms. Pārēj Hunteram Tomiču stūri tāmetiens un noteikuma pārkāpums. Lotie viņš gan izrāda ļoti lielu sašutumu par to, bet lai nu kā. Ševčenko būs iespēja stāties soda metiena līnijas un izpildīt 3 soda metienus. Ševčenko nebijis gan produktīvs, 9 punkti. Realizēja 3 no 5 metieniem. Nu, jāpieskat viņš noteikti ir. 2 jau tālmetienus realizējuši šajā spēlē. Tagad arī sekmīgs soda metiena atzīmes. Priekšējā reiz arī 2 punktus uz sodu. Soda metienā bija precīzs. Tagad vēl 2 soda metieni Ukrainam priekšā. Otrais arī krīt grozā no Ševčenko. Pārsvarā spēlējas Ukrainas Superlīgā. Pirmo reizi leģionāru gaitās devās uz Kedaiņu Vežas un nospēlēja 7 spēles. Pērn pārstāvēja Rakveres Tarvas vienību, bija viens no līderiem, 16,8 punkti, 5 atlēkšās bumbas. Droši vien parādīja viņš sev gan labi, lai netiktu pie līguma ar Raplu. Spēlē no rezervistu sūliņu, bet dara to gan sekmīgi. Ir kritušies individuāli rādītāji vidēji spēlē Ševčenko, bet tomēr netika būtiski. Viņš spēja dot savu pienesumu komandai, ko pierāda arī šoreiz atbruņo Blūms pretspēlētāji. Nesāsim uzreiz spēli uzbrukumā. Pīnis ieņems vietu, nesaņem bumbu. Tagad Gulbi iespēja samainās tur aizsargi, lai Tomičs būtu klāta. Blūms pagalu neskmīgs. Tāmetiens Blūmam un jau Rāpla var steigties uz priekšu. Tāmetiens precīzs Ševčenko un tas pieliek Jānim Gailītim ņemt minūtes pārtraukumu. Rezultātam kļūstot ļoti minimālam. Jānim Gailītim ir ko teikt. Savs komandas spēlētājiem daudz izlaists epizodes aizsardzībā. Bijis pārliecinošākais uzbrukums varētajām epizodēm, kas bijuši labs F Rīga. Tomičs 2+1 gājienu
Un Ševčenko tāmetiens, kas sadaldējis rezultātu starpību līdz minimumam 8-21. Frīga zaudē šo ceturdaļu un, protams, priecē, ka ir intriga šajā cīņā radusies, jo pirmais puslaiks, kas diezgan vienos vārtos un epizodes, kā Rāpla, protams, spēja konkurēt, bet kopumā Viņš kontrolēja cīņas gaitu. Tagad gan pilnībā iniciatīvu pārņēmuši viesi. Ševčenko dodās uz grozu pret Putānu un daudz netrūk, lai spētu viesi arī izvirzīties vadībā. Tāmetiens un noteikuma pārkāpums būvmeistaram pret Pāsoju. Es teiktu, ka basketbolists provokatīvi būvmeistaram uzlec virsū. Pastīsimies vēlreiz atkārtojam. Būvmeistars nedaudz uz priekšu šī virzība bija, un līdz ar to būvmeistars nonāca šajā piezemēšanās zonā. Protams, noteikuma pārkāpums un 3 soda metieni Rāplas komandas kapteinim. Rezultāts jau neizšķirts. Pāsojam 5. punkts. Viens no 6 metieniem viņam precīzi no spēles. Tagad 2 soda metieni realizēti. Iepriekš 2 no 4 šajā spēlē bija trāpījis. Tagad visi 3 sekmīgi. Un tas jau dod minimālu vadību Rāplas vienībai. Šādu scenāriju īsti nevarēja paredzēt, bet basketbols par prieku savai nelielai līdzstei kopā ir sasnieguši vēlamo rezultātu. Tad jau uz soda metienu līnijas varēs stāties Pīnis. Piegājienā trāpīja vienu no 2 soda metieniem Pīnis. Otrais piegājiens viņam. 3 punktus guvis, 4 atlākušās bumbas. Sekmīgs pirmajā raidījumā. Otrais neskmīgs gan Frīga basketbolistam atkal. Bet bumba paliks Frīga rindās. Interesants sastāvs. Trešās sēdēs izskaņā. Putāns, Butīrins, Pīnis, Gulbis un Paips. Putāns nevisai labi nospēlēja puslaika izskaņu. Gulbis. Trāpa Gulbis. Parāda savu meistarību. Viņa komandas kapteinis. Šajā cīņā. Pēdējais uzbrukums. 10 sekundes Rāpla vienībai. Vēl nedaudz laika atliks arī Frīga uzbrukuma izveidošanai. Tāds izlauzās tur principā brīvs. Basketbolists Nīts, tagad Paips. Laikā neizpild šo mētienu Paips un ceturdaļa noslēdz ar rezultātu. Gailīši nedeva varbūt to pašu labāko rezultātu, neizdevās Frīga atgūt iniciatīvu un principā līdzīgi cīņa var sākties līdz ar 4. ceturdaļu. Zīsim, kura no komandām tad iegūs izšķirošo iniciatīvu. Gulbis ar bumbu. Piezīmē fiksēt Ševčenko. Pieturēs viņš savu pretspēlētāju. Turpina diskusijas ar tiesnešiem. Četriem latviešiem laukumā.
un Pipe junior. Rīga aizvada 4. ceturdaļas sākumu. Tikmēr labākie spēki laukumā. Rapla vienībai. Hunters ar bumbu. Paups ieraujās, saņem bumbu un 2 punkti Paupam. Trešajā ceturdaļā nebija tik redzams. Maliks Paups. Tagad atzīmējās ar 2 gūtiem punktiem un atjauno minimāli pārsvaru viesiem. Pīni sadod bumbu Paipam. Paips izšķirās par tāmetienu. Tas pagalam nesekmīgs. Neskat pat groz stīpu bumbu pēc šī metiena. Jau varēja uzslavēt VF Rīga komandu par metienu precizitāti. Pēc 20 spēlētām minūtēm tad trešajā ceturdaļā šis metienu procents tiks pamatīgi pabojāts. Palikuši 48% no 2 punktu zonas, 33% no tāmetienu distances. Tāds pats principā procents arī Rapla vienībai un tādējādi arī rezultāts tablo gan līdzīgs. 16 sodu metiens, Raplas vienība realizējas, Rīga 10. Cīņā groza 33 bumbas refiņam, Raplas 30. Līdzīgi savos rādītājos. Pieļautās kļūdas par 1 mazāk. Rīga vienībai tāmetiens nav sekmīgs, bet tur Paups mēģināja uzreiz iedabūt bumbu grozā. Mēģinājums nesekmīgs, aktīvi netika. Arī piespožas epizodes priecot bumbu grozā no augšas. Pretgūba. Noteikumi pārkāpums, laicīgi pārkāpt noteikumi. Kā redzējām, saņemt bumbu no Toro. Tad jau epizode būtu zaudēta un 2 viegli punkti Rīga vienībai. Mesters arī atgriezis laukumā. Tāmetiens Gulbim, sekmīgs Mārs Gulbis trāpa tad, kad visvairāk nepieciešams, atjaunojot vadību. Rīga basketbolistiem. Pagaidām pietaupīts Lotīs. Viņam tomēr 4 noteikumu pārkāpumu. Huntera izspēle uz stūri. Trāpa Ševčenko, bet bumbu saglabā Nāvis Rapla basketbolists. Viens tāmetiens arī pēc Huntera raidījuma bumbu. Un nekrīt cauri groza tīkliņam. Gulbis. Mugur pret grozu. Īsti neatvarās neviens no partneriem, kuriem piespēlēt ļauj vaļu Gulbim. Gulbis izpildu metienu. Un noteikti pārkāpums fiksēts. Labi, pārdev šo epizodu. Gulbis. Nebija šaubu, ka viņš metīs metienu atliecienā. Bet arī daudz pagrūst no aizsarga puses. Tais Lotīs atgriežas laukumā. Viņam šajā spēlē 13 punkti un 5 rezultīvas piespēles. 13 punkti arī Toro Barējām un Gulbim. Un Gulbis ar šiem sodu metieniem var kļūt par rezultīvāko spēlētāju savā komandā. Netrāpa gan pirmo sodu metienu Gulbis. Pirmais iznāciens uz sodu metienu līnijas. Un arī otrajā piegājienā nav sekmīgs, tagad piezīme Toro Barējā cīņā ar Paupu. Pieturēs viņš savu pretspēlētāju, un tāpēc arī tik viegli pieklāt šos bumbas uzbrukumā. Uzreiz pie saviem spēlētājiem pieiet aizsardzībā rīdznieki. Esam maksimāli kavēt komandas uzbrukuma iesākšanu. Rapla šajā kalendārajā gadā darīja visu iespējamo,
lai tiktu izslēgšanas spēlēs, bet zaudējumi Pērnavai, Keilai un Valmierai iedragāja plāns un atliek noslēgt līgas regulāro sezonu. Bet prieks, ka notiek aktīva cīņa par uzvaru pret vienu no līgas vadošajām komandām un arī pārrakstīt savus komandas vēsturi, jo, kā jau minēju, 13 tikšanās reizes visās VF Rīga ir svinējusi uzvaru. Un godīgi teikšu, pēc puslaika likās, ka Daugavpilī šī tendence nemainīsies. Trešā ceturdaļa, ceturtās ceturdaļas sākums liecina par pretējo un Raplis vienīgi gatavi, lai noslēgtu šo regulāro sezonu uz pozitīvas nots. Tiesa izdodas apturēt pretiniekus aizsardzībā un mēģinājumu ar 2 punktu metienu panākt izlīdzinājumu vai tā metienu atkal izvirzīties minimālā vadībā. Pagaidām nav izdevies tad nopietnāk pārsvaru iegūt Tāgas Rapļu vienībai, arī izlīdzinājums šoreiz netiek panāks Hunteram nerealizējot pustālo metienu, gan brīvu pustālo metienu dinamikā. Blūms mēģina sāsināt arī viņam pustālais metiens pēc driblu. Šeit Ševčenko pacēlis roku, pārkāps viņš noteikums. Spēlētāji maiņas Pāsoja atgriežas laukumā un arī Tomičs nomaina savu biedru Nītu. Šis Hunters arī nomainīts. Tas vēl pietrūk, lai Āgas Rapļu vienība būtu savā, manuprāt, šīs spēles trieciena virknējumā. Paips ar individuāliem centieniem cenšas iekrot grozu, Pops pasit bumbu prom, nespējot to pats izcīnīt, bet būmestram tieši rokās. Lotīs un Barējā neizdodas šoreiz šo abu spēlētāju sadarbību. Lotīs netrāp Tāmtien, Tomičam atlaiks ir bumba. Glāsojot diriģē kādu sadarbību komanda veidos. Tomičs nāk pēc bumbas, Ševčenko viņiems vietu, viņam auguma pārsnes pret Blūmu, met tālāk piespēle uz otru laukumu pusi. Pats izcīnot, lai šo bumbu pēc nesakmīgi tāmetienu. Un šajā epizodē Ševčenko panāk izlīdzinājumu. Un minūtes pārtraukums pie rezultātu 66-66. Ar basketbolu ir daudz līdzību. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Neiztikt arī bez drošības. Kurš to spēj sniegt labāk? Latvijas Basketbola Savienību atbalsta Aizdevums LV. Nedaudz mazāk par 5 minūtēm atlicis spēlēt ceturdaļā, un kas zina, varbūt mums arī sagaidīs pagarinājums. Pagaidām tiešām ļoti līdzīgi abu komandu spēkošanās. Pamainīt arī statistika attiecībā uz sanākušiem līdzutējiem. Un, cim redzot, saskaitīt, tie līdz galam ir sākotnēji minēja par 400
skatītājiem tagad norādīs, ka ir 1244. Nu, ja pastāst uz tribīnēm, tā tas tiešām varētu būt. Reiz, ka arī Daugavpilī cilvēki gatavi nākt un skatīties laba līmeņa basketbolu un arī basketbolisti rūpējās par to, lai intriga būtu līdz pat pēdējai minūtei šajā spēlē. Atgādināšu, ka VF Rīga komandai uzvara vēl var ļaut pakāpties augstākajā turnīra tabulā, kamēr zaudējuma gadījumā gan trešā vieta būs nopelnīta, un tas nozīmēs dueli pret Rīgas Zeļiem. Akāro Barējā aizmet garām otro sodu metienu, līdz ar to paliek minimāls punktu pārsvars tikai Rīga vienībai. Aizmanto to, ka Rapels vienībai ir agri sapelnīta piezīme norma, tagad otrais pārkāpums arī VF Rīga komandai. Pārsveikt ar bumbu. Izšķirāt par tāmetienu, tas nav sekmīgs. Ar individuāliem centieniem. Droši vien Rapels vienībai būs grūti šajā spēlē kaut ko sasniegt. Koncentrēs vairāk uz komandas spēli. Pīnis īsti nepielika aizsargi, ieraujas groza apakšā. Tur Tomičs pret viņu nospēlēja, bet gandrīz bumbu izdodas ieraidīt grozā. Šoreiz gan grozas tīps nepieņem. Šo Pīņa raidīto bumbu. Tas vienības līdzutei dzen savus spēlētājus uz priekšu. Protams, Daugavpilī lielākā skatītāju daļa. Viņš vienkārši bauda labu basketbolu un tādu ļoti lielu referīgi atbalstītāju. Ikdienā droši vien nav. Bet vienmēr, kad Latvijas komanda cīnās pret kāds cits valsts komandu, tad latvieši saorganizējās un ir gatavi atbalstīt jebkuru klubu. Tā tas mums pieņems. Pops saspēlēs ar Hunter. Un beidz uzbrukumu laiks, bet Pops tomēr spēja panākt rezultātu un izvirzīt Rapela vienību vadībā. Rīga turpina atbildēt arī ar sekmīgiem uzbrukumiem, bet neatslāpst Rapels vienība. 70-69 uz rezultātu tablo. Paips, tāmetiens, precīzi! Piespiež ar šo tāmetienu ņemt minūtes pārtraukumu Rapels vienībai. Paips trāpa trešo reizi no distances.
zināms jau provizoriskais līgas turpinājums. Tā ir teikt. Trešdien Taltek nospēlēs ar Prometei regulārās sezonas spēli, bet jau piekdien 29. martā ieplānot izslēgšanas ceturtdaļfināla spēles starp Ventspilu un Tartu universitāti. Olimpiskajā centrā Ventspils spēle nerisināsies. Un tajā pašā dienā arī Kalē Kramo cīnīsies ar Panu Sadam. Tālāk jau raudzīsim vēl gana daudz izslēgšanas spēļu basketbola. Šī cīņa atsākusies ar Raplas komandas uzbrukumu. Kanters pie bumbas 10 sekundes. Polps par īstu šis metiens un noteikti pārkāpums, kas ļaus Mārim Gulbim rehabilitēties par nerealizētiem sodu metieniem iepriekš. Aizmet abus garām, tagad svarīgi sodu metieni, lai nostiprinātu Rīga vadību. Sodu metieni nozīmēs divu pozīciju situāciju, respektīvi ar vienu metienu. Strāpuli nevarēs panākt izlīdzinājumu, visos citos gadījumos varēs gan. Šoreiz Gulbis ir precīzs. Pirmajā sodu metienā 3 punktu pārsvars Rīga. Otrais gan. Lido grozam secen. Izvedās bumbu no grozas stīpas un tas saglabā Raplas komandai labas iespējas, sākoties pēdējām 2 minūtēm 4. ceturdaļā. Astoja Polpam, Hanters mēģina izmānīt Blumu, tagad Polps pats uzņemās un arī raida bumbu grozā. Polps 4. ceturdaļā atkal bijis produktīvs, 17 punktu, 10 atlikušās bumbas, viņš ir rezultīvākais savā komandā, tikpat arī gan Ševčenko, bet izdodas arī Rīga basketbolistiem uzreiz atspēlēt zaudēto. Laiks arī līdziniekiem par labu, galvenais vajag atstrādāt savu darbu aizsardzībā. Hanters sūta prom Tomiču. Gatavs spēlēt viens, izspēles Tomiču un skaists bloks Gulbim, bet pirmais pie atlaukušās bumbas Polps, kuram vēl 2 viegli punkti. Pēdējā minūte sākusies 4. ceturdaļā. Izdosies Raplai izcīnīt pirmo uzvaru pret VF Rīgu. Kopējo dueļu vēsturē. Otīs izmāna tāmetiens. Nav tas sekmīgs. Cīņā par bumbu labāks ir Nīts. Nītam 13 punkti, 9 atlikušās bumbas. Hanters pret Blumu, izšķirās par metienu. Un ieveļās bumbu grozā. 21 sekundi paliek un Avis Rapla izvirzās vadībā ar 76-75. Gailītam jāuzzīmē viens no pēdējiem uzbrukumiem šajā ceturtdaļā, un tam vēlams būtu jābūt rezultatīvam. Daudz, kur atkāpties, vairs laika nav. Daudz, kur paliek 21 sekundes laikā.
savu uzbrukumu un Paips no tālās distances sekmīgs caurgājienā. Paipam šajā spēlē 14 punkti, 5 rezultīvas piespēles. Vairāk tikai Toro Barējām 16 punkti un 20 atlikušās bumbas. Hunters gūs 7 punktus, bet pēdējie 2 tiešām zelta vērtē. Tagad iesaistīti arī skatītāji, kas jau kopskaitā skanda Rīgas VF. Atbalsts noteikti ir nepieciešams. Izvēlās no savu laukumu pusi. Gailīts uzsākt šo uzbrukumu. Lotīs tiek līdz groza apakšai un gūs 2 punktus uzreiz. Minūtes pārtraukums Lotīs nodemonstrē savas kvalitātes. Tiek cauri visai Raplas komandas aizsardzībai. Apspēlē viņš Hunteru. Un tur nenāk palīgā neviens no komandas biedriem. Un VF Rīga var prieku mazākajiem, lielākajiem komandas līdzutējiem. Spēja atkal izvirzīties minimālā vadībā un jau 7,7 sekundes jānostrādā aizsardzībā, lai izcīnītu tiešām grūtu, negaidītu varbūt mani grūtu. Uzvar šeit Daugavpils Olimpiskajā centrā regulārās sezonas noslēgumā. Atgriezīsies atpakaļ laukumā. Redzēsim, vai būs kāda sadarbība uzzīmēta. Treneru Noma puses. Ševčenko gatavs ievadīt bumbu spēlē. Principā arī viņš varētu izpildīt pēdējo tāmetienu. Hunters, Pops vai komandas kapteinis Pāsoja saņem bumbu. Pops gatavs likt aizsakt tālu. Un jā, viss kārtībā. Šo sodu varēja atļauties Toro Barējā. Šī 4. komandas piezīme. Taktiskais pārkāpums. Viss kārtībā. Nodedzināts 2 sekundes un būs vēl viens minūtes pārtraukums. Minūtes pārtraukums. Protams, līdzi pēc spēles nepaņems un iespēja uzzīmēt sadarbību, jo būs jāizspēlē no otras laukuma puses un droši vien trenerim Nomam ir paredzēts kaut kas priekš arī šādas situācijas. Epizodes, kurās nākas Rapla basketbolistu lauza cīņas gaita. Arī šis Hunter pustālais mētiens, kurā izdevās panākt minimālu pārsvaru Raplai un Lotī sekundēs caurgājiens. Neizdodas Raplai
Kas par spēles galotni? Lotijs kļūst par šī mača varoni. Likās jau, ka Rapla ir izdarījis visu, lai uzvarētu šajā cīņā, bet Lotijs lieliski izspēlē pēc autu uz Pāsoju un uzreiz Lotijam nogātāta bumba pēdējā sekunde un Lotijs kļūst par šī mača varoni. Izdevās viņam vienreiz izvirzīt savu komandu vadībā 7 sekundes pirms pamatlaika beigām un arī pēdējā sekundē augstasinīgi realizēt sarežģītu